Kaulosim asti šodien. Davai. 17 kg bebram. 5 minūšu laikā. Davai vecīt. Ņemam asti. Pašā astes galā nekā nav. Paņemam 5 cm nost. Tas nav vajadzīgs, tāpēc, ka tur nekā nav. Pa vidu kauls. Pa vidu nervi. Nervus mums arī nevajag, tātad mēs viņu kaulējam no vienas puses. Āda ļoti cieta. Apgriežam riņķi kaulam. Apgriežam riņķi kaulam. Tā, viena pusi ir nost. Tagad otru pusi. Viņam ir tagad drakonam divas muguras, bet iet. Jā? Jā. Tāpēc vajag vienu. Tā. Malacis. Tā. Ņemam kaulu ārā. Lūk. Kauls ir ārā, tur vairāk nekā nav. Tas ir sunim. Paliek šitāds te divas daļas. Ņemam malu nost, jo malā tur nekā nav. Būs vieglāk fileju uztaisīt. Tā, tas ir ārā. Tātad iegriežam šeit. Iegriežam šeit. Metam otrādi. Pie māliņas tā smuki paņemam un viena āda ir projām. Otra puse. Jābūt filejas nazītim, ar to ļoti labi. Tā, otra pusīt. Sanāk šeit tāda filejiņa. Tas ir viens. Ar to vēl nebeidzās, tagad otru paņemam. Nevajadzīgs. Otrādi. Redz, āda tīra. Tā baltā ir āda. Un ļoti cieti griežās. Praktiski ļoti stingri viņi griežās, nevar pārriest viņu. Otru pusi. Висит 4,55, 4,57,
4,59, 5 minūtes. Tātad paņemam vēl tā, lai glītāk būtu. Nervi mums nav vajadzīgi tā smuki, lai, ja mēs marinēsim vai kūpināsim, šitos nervus tā smuki glīti noņemam nost. Neesim jau tādi badā, ka mums viņi jāēd ir pareizi. Nu tā. Un lūk delikatesi. Bebra aste. Bebra aste. Tātad mēs viņu varam vārīt un lūdzu. Smuki 2 gabaliņi, izvāram, samarinējam, izkūpinam, izcepam, uz griliņu uzcepam, smuki gabaliņus un zacinītē pa pirmo zorti. Viss tā kā pienākas. Un tā ir viena bebra astīte. Čik. Buļļo viens. Bebram svars bija 17 kg. Jā. Jā? Astīte lūk šitā. Jā. Все, paldies. Cik 5 minūtes bija? 5 minūtes. Precīzi 5 minūtes.